Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Šajā pamācībā apskatīsim, kā veikt diagnostiku un remontēt MS 17B revīziju. Pirms sākat pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamie rīki, skrūvgrieži, antistatiskais paklājiņš un nepieciešamās rezerves daļas. 1. Sagatavošanās darbi. Pirms uzsākt remonta darbu, izslēdziet datoru un atvienojiet to no strāvas avota. Ievietojiet datoru uz stabila, labi apgaismotā darba virsmas. 2. Bezmaksas diagnostika. Ja neesat pārliecināts par problēmu, varat izmantot bezmaksas diagnostikas rīkus. Daudzi ražotāji piedāvā programmatūru, kas ļauj veikt aparatūras pārbaudi. Lejupielādējiet un instalējiet to, lai novērtētu datoru stāvokli. 3. Datora atvēršana. Lai piekļūtu iekšējām komponentēm, noņemiet apakšējo vāku. Parasti tas ir nostiprināts ar skrūvēm. Izmantojiet skrūvgriezi, lai uzmanīgi noņemtu skrūves un paceltu vāku. 4. Iekšējo komponentu pārbaude. Pārbaudiet, vai nav redzamu bojājumu, piemēram, izsistām vai salauztām detaļām. Pievērsiet uzmanību arī putekļiem un netīrumiem, kas varētu ietekmēt datora darbību. Ja nepieciešams, izmantojiet gaisa pūtēju, lai notīrītu komponentes. 5. Piedāvājums pirms remonta. Ja jūsu diagnostikas rīks ir identificējis problēmu, apsveriet iespēju sazināties ar profesionālu servisu. Daudzi servisi piedāvā piedāvājumu pirms remonta, kas ļauj jums saprast, kādas izmaksas varētu būt saistītas ar remontu. 6. Komponentu nomaiņa. Ja esat identificējis bojātu komponenti, piemēram, RAM vai cieto disku, to var viegli nomainīt. Rūpīgi noņemiet bojāto detaļu un ievietojiet jauno. Pārliecinieties, ka tā ir pareizi nostiprināta. 7. Datora salikšana. Kad esat veicis visus nepieciešamos remontdarbus, uzmanīgi uzstādiet datora apakšējo vāku atpakaļ. Pārliecinieties, ka visas skrūves ir nostiprinātas, lai nodrošinātu drošu un stabilu darbību. 8. Testēšana. Ieslēdziet datoru un novērojiet tā darbību. Pārbaudiet, vai visas funkcijas darbojas pareizi un vai iepriekšējās problēmas ir atrisinātas. 9. Pēdējās pārbaudes. Ja joprojām ir problēmas, apsveriet iespēju atgriezties pie bezmaksas diagnostikas vai saņemt profesionālu palīdzību. Daži servisi piedāvā arī pakalpojumu, saņemšanu pie durvīm, kas ir ērts risinājums, ja nevēlaties vai nevarat doties uz servisu. Sekojot šiem soļiem, jūs varat veiksmīgi diagnosticēt un remontēt savu MS 17B revīziju. Ja jums rodas jautājumi, nevilcinieties meklēt papildu resursus vai profesionālu palīdzību. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.